Premiumoptiks.lv kārtējais jaunums no Termtek ražotāja. Mūsu rokās ir nonākusi Wild sērija, mežonīgā sērija. Šajā videoklipā atvērsim kasti, paskatīsimies, kas ir iekšā, aplūkosim ierīces, paskatīsimies specifikāciju, salīdzināsim tās un pats galvenais dosimies dabā un skatīsimies, cik tālu un kādā izšķirtspējā mēs ar šiem termomonokļiem redzam. Meklē sev vispiemērotāko termokameru, visvienkāršāk izvēlēties to sadarbībā ar Premium Optiks. Varana kaste, oranža, pamanāma, ar visu bildi virsū. Varam vaļā un skatāmies, kas tad mums šeit ir iekšā. Attaisam vaļā šādu skaistu glītu kasti. Čehols varens ar visu ierīci iekšā. Taisam vaļā, ja mēs atrodam pašu termoierīci. Mums ir kakla siksniņa, nav ar garuma fiksāciju. Tas jāpieregulē vienreiz ir, bet te ir 4 colas skrūvīte, ko mēs varam ieskrūvēt un savienot, bet es saprotu, ka arī mēs varam te abās pusēs piestiprināt šo te komforta siksniņa. Mums tālāk arī ir kakla siksniņa čeholam. Te ir tāda karabīnīte, ja, tad mēs viņu varam arī uzkarināt ar visu čeholu kaklā. Īsais manuālis, servis grāmatiņa, garantijas taloni. Kastīte ar akumulātoru, 2 akumulātori nāk līdz komplektā, CT USB vadiņš, mikrošķiedras drāniņa, lādētājs akumulātoriem, akumulātori 18650, te vēl viens kabelīts mums ir līdzi. Un ar CT mēs varam salādēt, un šeit ir forši, kad ir indikācija rokas siksniņa. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs varam rokas siksniņu pielikt gan vienā pusē, gan arī otrā pusē, ja mēs to lietojam. Jā, nu un tad kāda mums tā somiņa ir. Tas interesants, ka mums ir taktiskā uzkabe. Varam mēs viņu arī likt pie mugursomām, kas atbalsta šādu te stiprinājumu. Te ir viena karabīnīte. Nu, šitie troksnīši medniekiem neīpaši patīk. Jā, šeit arī tāpatām klamburīts ir, bet droši vien ar to var sadzīvot. Ja viņi piespiežās klāt, droši vien, ka tas tā nejūtās. Patiesībā viņi baigi lielā soma ir. Te var ielikt iekšā termokameru, man liekas, vēl šo to var ielikt iekšā. Jā, varens soma. Bet, nu, varbūt tas ir labi, ja mēs liekam kopā ar kakla siksniņu, tad mēs varam ielikt iekšā. Ejam tālāk un skatāmies, kas ir kopīgs un atšķirīgs ierīcēm. Termtek monokulārim šķiet ļoti gaumīgs izdevies korpus. Paņemot rokās, mēs jūtam to gumijoto pārklājumu. Tāds saturīgs un liekas, ka pie rokām pielipis. Ļoti interesanti risinājumi pogām vadībai. Mazāk pogu nekā visiem citiem ražotājiem. Te mēs ieslēdzam, izslēdzam. Šeit mēs regulējam objektīvu asumu. Ļoti viegla sviriņa. Šeit mums ir video vai foto ieraksts un šeit ir joysticks, ar ko mēs varam regulēt pilnīgi visu. Nu, tas objektīva asums ir ļoti patīkams. Jā, tiešām tiekam un galvenais, ka mēs tiekam ar visiem lielajiem pirkstiem klāt pie pogām. Kā saka, ieslēgšanās uzdevumu neatstājam uz mazo pirkstiņu, kas vienmēr ir nosalas un vissliktāk strādā. Te mums ir dioptrija, interesants distanceris, tā kā ar kausiņu uz abām pusēm, tā kā mēs varam likt pie vienas acis un pie otras acis un mums nosedz maliņu, lai neaizgaismo seju. Displejs visiem ir vienāds, 1024/768. C-type kabelītis, datu pārlādei, droši vien, kad arī lādēšanai, un te mums ir apakšā akumulātors. Akumulātors ļoti interesantā vāciņā paslēpies ir, sanāk, ka mums ir tā kā nodrošināts, mēs atdrošinam, ļipiņa atlec vaļā, un mēs viņu taisam. Un liekas, ka netaisās. Bet, nu jā, patiesībā viņš ir jāpavalk ārā, un tagad taisās. Nu, tāds piņķerīs, nu, pie visu pierod, jā. Šitā mēs pat viņu nevaram aiztaisīt ciet. Nē, varam aiztaisīt ciet. Bet mums viņš jāiebaid iekšā un tad jānodrošina. Jānodrošina, nu šitā. Bet, nu labi, labā ziņa ir tāda, ka akumulātors 640 sensoriem, specifikācijā minēts, ka 8 stundas istabas temperatūrā strādās, 384 sensoriem līdz pat 10 stundām. Taisam vaļā un tad ņemās ārā te tāda ļipiņa. Uzlādējam vai nomainam 2 komplektā starp citu un liekam iekšā, bet kas ir svarīgi ar tām ļipiņām, es no pieredzes varu pateikt, ka ļipiņai vienmēr ir jāpaliek apakšā zem akumulātoru, jo savādāk tad ir jāņem sēņa nazītis un jāvelk ārā tas akumulātors un arī atsparīt arī nebūtu vēlams nolocīt. Un, protams, tad atšķirīgās lietas mums ir tieši objektīvos un sensoros. Visās sērijā ir 7 pieejamie modeļi, tātad ar 25 mm objektīvu, 384 sensoru mums ir viens, 35 un 50 mums var būt ar vai bez attālu mērītājiem. Tātad 384 sensors, 35 objektīvs, 640 sensors, 35 objektīvs un visbeidzot, vislielākais klasē, 50 mm objektīvs un 640 sensors. Ar ko Termteks ir
Ražotājs ir interesants, viņi ir parūpējušies par nedaudz lielāku siltumspējas objektīviem. Tātad 25 un 35 F faktors ir 0,8. Tā kā, ja mēs mērīsim, mēs redzēsim, ka šeit jau vairs nav 35, bet vairāk milimetri. Tas nozīmē, ka viņš vairāk savāc siltumu. Un, ja iet runa par 50 mm objektīvu, te mums ir F09. Tātad arī ļoti daudz savāc siltumu. Un, attiecīgi, attālu mērītājs mums ir izvietots lejā. Te var redzēt, ir lāzerīts un uztvērējs, kas skatās atstarojumu. Bet, tagad dodamies dabā un skatāmies, cik tad labi mēs ar šiem monokulāriem redzam. Esam mēs tur atpakaļ. Jautājums tev. Izspaidīja pogas, izmēģināja joystiku arī. Un tad paskatījies to termobildi. Jautājums tieši par ierīcēm. Kas patikās, kas varbūt likās ne tā īpaši? Tajā testa laikā sagaidīja divas reakcijas pats savējās. Pirmā kārtā mēs gaidījām, ka beigsies baterija. Un ka tie augstumā vajadzēs ar plikām rokām nomainīt bateriju. Bet, par laimi, nevajadzēja mainīt baterijas un izšķirēju. Mēs bijām cik 3 stundas, vai? 3 stundas, un man tā liekas, ka tur pat nebija pusenviena nokritus, Pamēģini attaisīt. Es jau piešāvos bišķiņ, jo tāpēc, kad es mājās mēģināju, redzi? Un tad izauc laukā. Tas mazais, tas šruntiņš ir galvenais atcerēties, ka viņu vajag apakšā, jo savādāk. Tad vajag kabatas nazīt. Tad atkal pavākam uz širo pusi, iespiežam un aiztaisim ciet, Un tas pat šeit piespiežam un aiztaisim ciet. Labi, daudz kustību. Daudz kustību, tādā ziņā ir grūti nomainīt, bet var piešauties. Un es teikšu, pie tā joysticka tā godīgi es nepieradu arī. Es nepieradu, droši vien, tāpēc es esmu pieredzis, ka visu laiku šādi te spaidīt, un tad man vienmēr bija tā, ka, sevišķi tur video beigās jau, noteikti ar cindiem ar plikām rokām nevar izturēt, tur -10 grādos 3 stundas, un tad, tu kaut kā pieskaries, un viņš dara to, ko man nevajag, un tas tāda nianse. Bet, var gadīties, ka tā ir tikai prakses lieta. Jā, es arī piekrītu, tāpēc, ka, piemēram, manā gadījumā, lai es dabūtu vienādu zoomu visu laiku, piemēram, 2 roku uzlikt, ir, tā kā, viņi spied, to ir 2, atlaid vaļā, viņš vēl bišķi pēc priekšu, un tad ir, tāds, un arī, kad dzirdēs, ka zoomojās un netīšām, tā kā tu uzspied nevis viņu taisni, bet bišķiņ šitā, un viņš nomaina krāsu toni arī. Tā kā baigi jāpiešaujās pie tā joysticka, mums jau iestur visādi neķītri joki bija par to joysticku, bet... Ierakst komentāri, ko jums tas atgādina. Bet kopumā varēja pierast. Kas man patikās, man asumu regulēšana. Un ļoti viegls. Es domāju, ka, kā viņš telpās, plus 20 grādi, tad ir viegls. Es domāju, no augstumā vajadzētu būt tā, ka viņš paliek grūtāks. Nē, viņš bija ļoti viegls un patīkams. Tā kā, viss, un arī tā okulāra gumija ļoti forša kausiņas abām pusēm, tādi ovāli. Viss super, viss brīnišķīgi, es saku, divas lietas. Baterijas jau man nesanāca piedzīvot, ka būtu jāmaina vai ne. Un tad otra lieta, šis te joysticks, bet, var gadīties, ka prakses jautājums. Ko gribējām vēl pieminēt arī, kad ikā tas silikona, tas korpus, viņš laikam ir silikona, Jā, visdrīzāk, Kad viņš tāds, patīkams rokās un arī neslīd laukā no rokas, bet kur ir viena liela nianse, kad daudz putekļi sakrājas uz viņu. Visu laiku, ja tu esi tāds estēts, man liekas, ka tev vienkārši visu laiku viņš jātīrina. Visu laiku spļaudies visu. Skatīkos, ka pieskāros un attaisījās vāciņš. Jā. Lai interesantāk jums un interesantāk viesturiem, taisam spēli uzmini termobildi. Aiziet. Un tad pirmais ir 50 metri, 2 reizes palielinājums. Tad 640, abi divi ir kreisajā pusē. Augšā mums ir 50, apakšā ir 35. Un savukārt 384 mums ir labajā pusē. Un tad augšā mums ir 25. un lejā 35. Jā, tā arī ir. Beidzot. Beidzot ir. Beidzot, jā. Tagad nav frēm, tā vajag uzlikt. Šis nākamais 200 metri un man liekas, ka 3 reizes palielinājums. Tad 25. 384. ir labais apakšējais, 35. lēts 384. ir kreisais, un tad augšā labais apakšējais ir 650 modelis, un tad 600 sensors 50 lēts, un pa kreisi mums ir 600 sensors un 35 lēts. Tu panākti mājasdarbs esi darījis, Es jau atkodas, 50 metri 2 reizes palielinājums. Šitas ir 100 metri sanāk. Ja 50 metri rektē tā līnija, man liekas. Jā, 100 metri. 100 metri, augšējais labais 25, 384, apakšējais labais 384, 35 lēca.
Augšējais, tātad mums ir 640, 50, un apakšējais kreisais 640, 35. Interesanti tas, ka tu nevienu neuzminēji. Okay. Sanāk tā, ka augšējais labais ir 335. Apakšējais labais ir 325. Sanāk, ka šie ir vietām otrādākie. Labi. Un tas pats ir kreisajā pusē, augšējais ir 635. Un apakšējais 650. Jā, vienkārši es sevi neredzēju to meža fonu, un es domāju, ka tas mežs tik labi izskatās, ka te noteikti jābūt 50. lēcēji. Bet, kompliments 35. lēcēji, kad var ļoti labi redzēt, jā. Tad ierakst komentāros, cik daudz tu uzminēji. Viesturs gandrīz uzminēja visus. Jā, saņēmās. Tad ejam tālāk un skatāmies, kā tad izskatās pa katru, pa metriem, kā izskatās. Pirmais ir 50 metri augstums. Ja tā godīgi, šities bija wow. Jā. Mēs viņus ieslēdzām. Sniegs sniga, vai ne? Jā, sniegs bija. Sniegs, un tad viņš vairāk tā kā puteņoja mazāk. Pašā sākumā diezgan intensīvs viņš bija. Es biju vienkārši pārsteigts. Un mēs nolēmām šitiem te vispārībā filmēt vairāk uz to balto fonu, ka siltais ir balts, jo vienkārši dabūn tādu autentisku bildi. Tiešām tā kā tu skatītos uz digitālo. Jūtība ir kolosāla un šādā distancē apbrīnojami labi rāda. Teiksim, par trofeju var paskatīties, redzēt uzreiz, ka tur redz pilnīgi viss skaidri. Jo par tiem augstiem, baltais augstums, vēl mēs beigās parādīsim tos rakus, un lai redz, ka uzreiz tur apkopojums būs visam. Jo tu skaties, visos variantos tu redz ļoti labi. Un kas arī forši, ka 325. tu redz? Jā. 3 sensori 25. lēcā. Tiešām ļoti labi. Un ka pastāmies siltumu arī. Un siltums arī, man liekas, ka nav ko sliktu vai labu pateikt. Man liekas, tas parāda pats par sevi. Jā, tur tā metodika varbūt pat šitādiem gadījumiem būtu jāmaina. Kad bez mazai sāk no 200 līdz kaut cik, bet arī nebūtu godīgi, teiksim, 25. lēcu nolikt 200 metros, tad tas ir tā. Arī taisnība. Tad viņi uzreiz liekas slikti, bet, ja cilvēks medī līdz 150 metriem, teiksim, viņam detalizēti vajag izvērtēt, tad... 50 metros kaut kas atkrīt vai... Pilnīgi viss absolūti tur brīnišķīgs, jā. Es teikšu, ka zinu, kas atkrīt. Atkrīt, principā, visas šīs te 3. Tāpēc, ka šito redz tik labi, ka viņas vienkārši nevajag tik daudz vērēties. Šitās noliekam maliņā. Nē, 100 metriem. 100 metri, tad sanāk mūsu augstie zvēri. Jā, ar tiem ragiem ļoti labi viss redz, kas ir 25 jau tur. Varēja redzēt, kad viņi ir, bet, protams, ka tu vairs nevar izvērtēt. Tas ir tikai matemātika, tas ir vienkārši pikseļu daudzums. Ko mazie plēsē, ko tu saki? Jā, arī viss ir skaidrs. Viss ir skaidrs 100 metriem. 100 metriem. Tā trofejas 2 palielinājums ir visiem. Jā. 25. var redzēt, kad ir. Tā. Bet, protams, ka savērtēt neko nevar. Tas ir skaidrs. Pieņemsim interesanti arī, kad reku uz 600 sensoriem tu vari cūku mammai vai pupus redzēt. Kad ir redzēja apakšā. Protams, kā tu teici, ja viņi būtu nozīsti, tad būtu vēl cits krāsa. Bet, kas sanāk 25. tu jau vairs neredzi gluds, jau viņiem aiziet cūku mammai apakšā. Bet tās ir tādas super mazas nianses. Mēs uztaisījām tādu... Tur zināmā parasti ir cūku mamma. Tu saproti, ka, ja sivēni ir, tad tā ir cūku mamma. Arī tāpatām, tā. Bet arī mazie plēsi. Tas ir kā līdzīgi, ka meža cūki. Meža cūki ir mežā, tā ir meža cūki, jā. Nav mājās dzīvo kaut kādā fermā, tā nav. Bet ir dzirdēt atgadījumi, ka zirgs aizskrējas kaut kur vai kaut kas. Un tā kā varbūt visādi arī. Tas nebūs meža zirgs uzreiz. Rekapasies mazie plēsēji. 325. mazā lēca, 3 reizes palielinājums. Ļoti labi izdevies attēls, jā. Un vēl kaut kas vai? Jā, te 4. Siltums, 100 metri. Jā, arī, teiksim, es esmu pārsteigts par 125 objektīviem, tas fons pazūd, jā. Protams, kad arī būtu jāspekulē par laikapstākļiem, jo tas otrajā pusē, kad mēs jau tuvojamies 200 metriem, tad jau tas nokrišņi pārgāja un nebija vairs nomācies un baigi arī sniegs nesniga, bet tas, ka tu ļoti labi redzi, jā, tā kā tur ir. Tad jautājums tev tagad, esam 100 metros, ko tu saki, kāds atkrīt vai visi vēl spēcīgi turās? Šitie 3 atkrīt, vienkārši viņus nevajag, jo šitie pietiekoši labi redz. Okay. Tas sanāk, ka 100 metros sanāk, ka tev pietiek vēl ar mazāko. Jā, nav vērts tērēties. Jā. Tad ejam uz 200 metriem. 200 metri, augstie zvēri. Te sākās nianses. Ja gribās labs medīt, jā, tad jau 25-nieks jau ir tāds
Tā. Un kas mums ir trofeja? Trofeja jau pavisam tāds, nu, ka tur... Jā, jāpiedomā. Bet tie tomēr ir vēl ragi, jā, tie ragi Jā, vēl ir ragi, jā, bet, nu, siltumu, tu redzi, ka viņiem ir, bet, nu, kas tur ir, tu vairs jau nevari, man liekas. Nu, pusies arī, nu, labi, Sivēns ar pērno sāk jau izsīties pēc akmeņiem. Nu, tā mums ir rekrutē labajā pusē ielikts iekšā palicis ir prototipu akmens, ja? Jā. Un viņš izstās jau diezgan līdzīgs kā tas Sivēns. Un arī, starp citu, 335. Jau arī, nu, tā kā, izstās pēc ezi vai kaut kas tāds. Jā, bet ja mēs atgriežamies uz tiem plēsējiem mazajiem. Tūlīt būs vēl vienreiz arī tālāk būs. Lielāk zums, jā. Jā, tūlīt. Tie liek lielie plēsēji. Nu, viens lielais, otrs būks. Nu, reik, tā. Jau es prātu arī iedīt. Jā, šitā varbūt. Nu, ko saki? Nu jā, tad tur ir tāds momentiņš, jā, kad liekas, ka šitie divi mazākie jau tā uz tiem mazajiem plēsējiem. Uz lielajiem viss ir skaidrs, bet uz mazajiem plēsējiem jau tur tādu jautājumu rodās. Bet, nu, pēc uzvedības tāda labs un mierīgi sazīmēt ar abiem diviem. Arī patiesībā viņi diezgan var nojaust to astas formu, nav tik traki. Bet, kas ir pārsteidzoši, kad arī 25 redz tomēr tos ragus. Jā. Bet, labi, tas jānoraks arī no laikapstākļiem, jo tur arī visādīgi varianti var būt. Tur, zin kā, tev sniedziņš snieg, tur vējiņš pūš, un tas kauls vienkārši savādāk atdzies nekā viss pārējais fons. Nekā pļava pārnā zāle un tur tie sienruļi. Maksimālais palielinājums, reku. Mums īstenībā 600 paik forši maksimālajā palielinājumā. Un te arī redzam tā 600 un 300 tā atšķirība, man liekas, kad ir redzat, cik asa tā kontūra viņiem ir, un 300 jau sāk tā kontūra izplūst. Tas tā arī interesanti. Un tad reku būs arī reku mazie plēsēji. Nu jā, ejam uz 200 metriem siltumu. 200 metros, un pasties arī no 200 metros ar to 325. Saproju, ka tas ir suns. Jā, jautājums, kā viņi to dabūna gatavu, es norakstu tikai uz objektīvu. Jo vienkārši sanāk tā, ka, teiksim, 25. objektīvs, viņš īstenībā, fokus atāms ir 25, bet lēts viņam krietni virs 3 cm diametrā ir. Un tāpat arī, teiksim, 35. ir tā, ka, skaitās, ka viņš 35 fokus atāms, bet diametrs viņam reāli ir 4,3 cm. Tas ir tā kā līdzīgi kā, teiksim, objektīviem, kam skaitās f50, bet f-faktor, tātad 50 ir objektīvu garums, bet f-faktors 1,2, tiem ir 4,2. Un tad iedomājies, viņš jau... Sanāk 42 mm. 42, jā. Ja, teiksim, 50 tās lēcas, f1,2 faktors 42 mm. Šitien ir 4,3 praktiski, jā. Tā kā, es domāju, tas ir tas. Un droši vien, kad arī, Germānijas ir viena no dārgākajām detaļām, un tāpat arī sensors, tas arī to cenu droši vien, ka veido. Ja viņi arī 50 lēcā, ka ir tā, ka patiesībā tas objektīvs visiem liekas, ka objektīva izmērs norādīts ir tā kā diametrs, patiesībā ir fokus attālums, tas ir garums, tāpēc bieži vien nopērk kaut kā digitāli skatās, bļāvis, taču tur no 5 cm, ja. Yeah. Tā, tas f-faktors jāskatās, šeit īstenībā 56 viņi ir. Objektīvs tā kā viņi tur diezgan jaudīgi ir. Ko tu saki, 200 metros vai kaut kas atkrīt no viņām, vai joprojām visas ir spēcīgas? Ņemot vērā tos mazos plēsējus, jāsaka tā, ka, ja gribās ļoti mazos plēsējus kaut kādas detaļas skatīties un tā tālāk, skaidrs, ka 25. 35. objektīvs nevar tik pienest tik daudz informācijas klāt. Tur tā. Tad liekas, ka tie ņiprākie ar 640 sensoriem ir spēcīgāki. Bet, ja tur tādu uzdevumu nav, viņi patiesībā tos 200 metrus pilnīgi visi ļoti labi rāda. Tad aizjām uz 300 metriem augstums. Maziņie jau tur ir pavisam maziņi ir. Lapsa un apsīts ir pavisam maziņi, lai gan viņus visos ir maziņi. 25. ļoti izteikti, bet pamanīt viņu var. Var, kas ar ragiem mums ir ragos jau 325. Praktiski neredz, ne? Redz, ka kaut kas ir. Jā. Bet tas pats arī ir 50 lēcā. Redz, ka kaut kas ir, bet kas tur ir? Jā, tur vienkārši tās temperatūras atšķirības, tas pārējais tur. Bet arī 300 metri, no 300 metri tas ir daudz. Tas nav tā kā... Reiķinies tev jau arī kaut vai ar binokli 300-400 metri jau ir grūti jau saprast, kas tur ir. Tas ir tādam bukam jau pāri pa 150-200 metri jau tu skaties buks vai kāds tas domāt, ja? Kamēr neapskaties binoklī.
Jā, cūkas arī diezgan forši visos var pateikt. Protams, tajā 325. tās cūkas jau paliek tādas, tā kā, jāstās jau pēc uzvedības un tā tālāk, lai tu varētu atšķirt viņas. Bet, 50. Vispār, 50. pat labs rāps, es domāju, tu pat mierīgi saproti, ka tie ir. Un te jau redz arī, sāk bišķi piksels parādīties. Jā, un uz to žagari arī, kas man ļoti patīk. Jā, tas attāluma dziļums ir pietiekoši asins, jo tas žagars ir, man liekas, kaut kāds 10 metrus pa vidam starp šķērsli un pietiekoši labi viņi arī redz. Tā kā tā ir labi. Pašām mazākajā arī. Jā. Bet, labi, piemēram, 300 metros skatoties, reāli tas 50, es pazīstu, cik ļoti detalizēta tev tā bilde ir. Salīdzinoši ar 300 sensoriem. Jā, tur īstenībā par tiem niknējiem man tā liekas, ka tur vajadzīgs tāds reāls cits tests, sākot no 300 metriem, teiksim, līdz 600 metriem. Un, teiksim, tad tur ir, bet, protams, tad nebūtu godīgi līdzināt ar šiem te mazajiem, teiksim, tad jālaidzim 50, varbūt ar citiem ražotājiem. Un tas skatās vienādos apstākļos, jo tas arī ir godīgi, jo, teiksim, tagad arī mēs apskatījām šo sēriju, cita ražotāja, cita sērija, citos laikapstākļos. Tur var gadīties, kad ir krasta atšķirīgi, teiksim, tā ragu redzēšana, un tur nevar tā pieņemt, tas rādīs, un tas nerādīs. Var gadīties, ka neviens nerādīs, jā. Ja, tāpēc gadīties, ka viss rādīs. Un tāpēc ir tas svarīgi, ka tu vienos laikapstākļos, tā ir vienā reizē bez mazai. Tas mums plānā arī ir uz priekšu ejot. Siltums 300 metri. Ja, man pārsteidzīgi grib tas mikrofons, ka viņš tik labi rāda. Bet arī, laikam, cik -10, -12 grādi gandrīz bija. Diezgan savs laiks tad paliek. Un tas arī spēlēja pa labu. Un, protams, tad uz beigām, man likās, sniegs vispār apstājās. Un tad ir tik tīra atmosfēra un tik labi var redzēt. Bet, ar visiem var pamanīt, ar visiem gana labi var saprast. Tā kā ir labi. Man reāli pārsteidz tas 50. 650, cik labi tu redzi. 300 metru maksimālais palielinājums, un tev nav baigies grauds. Man liekas, ka ļoti, tā kā tiešām baigi labi rāda viņš. Jā, kā saka, ražotājs parūpējas par to, lai nebūtu slikta bilde. Ja tu zini, kā tur uzslēdz uz maksimālo zoomu, un tad viss ir tādos kvadrātiņos, un tad ir grūti, jā. Kad mēs pamainījām arī krāsu toņus un sapratām to, ka tas melns... Saka, ka netīšām. Netīšām, jā. Saka, netīšām, tāpēc, ka tas pa labi nospiežot šo te podziņu, tur mainās krāsiņas, jā. Pakustinot viņu. Jā. Un tad sapratām to, ka īstenībā izstāsta tā kā naktinieks, un ka ir ragi 50 metros. Bezdies. Jā, abrīnojami. Ja pajautāt, vai tā ir termobilde, Es domāju, ka pilnīgi noteikti. Domāt, ka digitālais tēmeklis kaut kādā krāsā, ka nav vajadzīgs piegaismotājs, ne? Vajag tev 50, bet pasties, cik labi. Vajag tev 2 reizes palielināts arī tagad. Tur var visu redzēt, gan ragiem, gan visam. Un tad reko 100 metri aiziet tālāk, 100. Tas viss apkārtējais, gan tie rūļi, gan sniegs, gan zāle, viņi izskatās tik... Realistiski, jā. Un tas arī īstenībā vēl viens faktors, ko vajag minēt arī skatītājiem, ka, ja tu iegādies tādu kameru, vajag iziet cauri iestatījumiem. Vajag pamainīt, vajag paspēlēties ar krāsu toņiem, vajag paspēlēties ar visādiem asumiem, kontrastiem. Jā, jā, tieši tā, tāpēc, ka pieredz man mīļākais vienmēr ir tas, ka siltums ir balts, ja? Un tas ir viss, teiksim, un tas otrādā, kad siltums ir tā kā, siltums ir melns un tad augstums attiecīgi balts, man tā kā nevienmēr, jo vienmēr liekas, ka viņš izplūdas vairāk tās formas ir, tad pierādās pilnīgi pretējais, ka ļoti labi var redzēt, tā. Interesantais ir tas, ka viņi mēģina to termālo pielīdzināt tā kā analogai ierīcēji. Kad it kā, lai tev būtu pazīstamāk un patīkamāk tā bilde, bet jautājums, vai tev vajag, jo tas termo jau ir tieši tas siltums domāts. Jā, bet, teikšu tā, teiksim, skatoties šitiem bildēm, tu liekas, tu redzi mēžu, tu redzi sienu ruļus, pļāvu, sēdi tornītī, tāda. Realistiski. Jā, tas ir tāpēc unikams, kāpēc cilvēkiem ļoti patīk zaļā krāsa un zaļās krāsas, tāpēc, kad viņas planētas dzīvojuši ir un visu laiku tas ir saistīts godu barību, ja. Tā, tad te kaut kas līdzīgs ir, tā kā tas ir ļoti labi, man patīk. Ok, esam apskatījuši tad ierīces, kā viņas izskatās dabā, izmēģinājuši joystick un visu pārējo. Esam pamēģinājuši gan baterības izturību, ilgumu, kā nomainīt, kā arī dabā viņš izskatās un salīdzinājuši vienu bildi pret otru. Tad jautājums, kāds ir tavs viedoklis par viņiem? Es teikšu tā, ka īstenībā viņi ļoti labi rāda. Es domāju, ka Thermaltake ražotājs tiešām ļoti cenšas būt tajā premium produktu segmentā, jo, teiksim, materiāls uz objektīviem nav
nav taupīts, un viņi ir ar lielāko gaismas spēju, kā tirgu vien var dabūt siltumspēju. Es domāju, tas arī ir tas iemesls, kāpēc viņi tik labu attēlu iegūst. Ja? Okulāra, tas distancer risinājums ir tāds kā viņiem, nav tā kā visiem pāriem, kas īstenībā ļoti labi strādā. Tā kā, tiešām ļoti labas ierīces. Un arī tas, ka viņas nav lētākās tirgu, viņām ir diezgan augsta cena, bet par tādu bildi, īstenībā to bildi jau var saprast tikai testējot. Teiksim tā, ja es viņu nebūtu iztestējis, es domāju, 35. lēts, 384. sensors, es visu zinu, jūs man nepārsteigsiet. Bet man īstenībā šitā Wild sērija tiešām, man viņa tiešām pārsteidza. Es viņu gribētu izjaukt ārā. Paņem par bīdmēru, mēs iepriekš izmērījām un pārliecinātos to F0.8 faktoru. Izjaukt ārā un pamērīt. Tiešām viņš ir 25, bet varbūt viņš ir tomēr 30, piemēram. Arī jautājums, ko viņi paši raksta iekšā un kā viņi mēra viņu. Vienmēr jau visiem objektīviem tāpatām kā mašīnas motora tilpumiem nopaļo. Ja tev ir 2-litrīgs dīzels, visdrīzāk, ka viņš tur kaut kāds 1,9, tur 8,9, viņi nopaļo. Skatās, protams, cenas visu laiku mainās, ir kaut kādas tur akcijas, Ziemassvētku un visas pārējās, protams, ja tu atradi lētāk, tu ziņo mums, varbūt mēs varam piedāvāt lētāk. Bet pa 50, 100, 200, 300 metriem, 400, 500 metri, kurus tu izvēlētos vai kā tu darītu, pieņemsim, ja mednieks tagad skatās un domā, es gribu medīt, monitonis līdz 50 metriem un maksimums varbūt 100 metri, tad kuru tu ņemtu? Jā, jau vairāk tu iztērēji, jo tev detalizētāk bildi, tas ir pilnīgi skaidrs. Cik tu vari atļauties? Cik ir paredzēts iztērēt tam medību hobijiem, ja? Tā ir viena lieta, bet patiesībā es teikšu tā, līdz 300 metriem medībām viņas visas pilnīgi pietiek. Var mierīgi ņemt 25 un viss ok. Bet otra lieta ir, kāds ir, teiksim, ja tu esi lauksaimnieks un tev ir, lauki pa 10, 20, 30 hektāriem, un tev jāredz pāri, tad jāņem ir maksimums, ja? Attēlmērītājs arī viņam ļoti labi strādā, atsaucīgs. Es domāju, kaut ko ielikt iekšā parādīt, vienkārši kā nospied tā izmēri. Tur bez problēmas sniedziņš sniga, tur uzspied 600 metri, 800 metri, 889 metri man tālāk, cik es nomērīju, rokas, iedomājieties, tas nav statīvi. Tagad iznāks ārā, teiksim, tie brieži ap 500 metriem, tad es domāju, ka visi mazie atkritīs 35. Būs tikai šis te 50. Piemēram, paņem mazāko variantu, viņš maksā tur virs 1500, ap to. Un atkal pats lielākais maksā 3000, un sanāk tu 1500 eiro. Bet ir attēlmērītāji? Attēlmērītāji, jā. Ja tā godīgi, teiksim, citi, kas ir, topa labākie ražotāji, tādi 3-4 varbūt mums tirgo ir, viņiem visiem tā cena ir ap 3, ja? Tā kā tas ir tā normāli. Es domāju, cik 35. man maksā? 35, 300 vai 600? 600. Jā, kaut kur jau arī diezgan augsta cena, jā. Bet šajā gadījumā tad jautājums tev ir, ja tie ir 300 eiro atšķirība starp 35. lēcu un 50. lēcu. Tad noteikti jāņem 50. lēca. Teiksim, ja šis būtu, teiksim, virs nedaudz 2, līdz 2,5 kaut kur tā. Tad tas būtu risinājums, jā, bet tā es teikšu, ka noteikti tad šitā jāņem, tur samaksā ļoti maza starpība, tur pārsimts eiro un tiekos labāku bildi. Tad atkal mēs varam ieslīgt iekšā, kurām situācijām, kura kamera ir domāta, bet man liekas, lai atbildētu tieši uz jūsu vēlmēm un specifiskai situācijai, man liekas, vajag sazvanīties un tad viesturs var ieslīgt detaļās. Vai arī Rainers, jā? Es varu vairāk par termobildi parunāt, tu atkal zini visu to uzbūvi un kas tur dzīvo iekšā. Jā, un tad vēl arī, kas ir ļoti tāda svarīga lieta, Rainers dara to, kad vēl kā ārā datus. Saliek montē, un īstenībā, lai to vienu samontētu 4 stundas aiziet. Jā, plus-mínus. Vienkārši arī ir ļoti interesanti, katram ražotājiem ir savas specifikas. Kā tas CTP kabelītis strādā, kā aplikācija strādā, ja? Un tā tālāk, tā kā tā ir vēl viena tāda lieta, bet tad jums būtu vēl pusstundu jāvēl skatīties šo video. Bet to var sazināties, un mēs izstāstīsim, tā kā tiekamies nākamajos testos, seko līdzi premiumoptics.lv, pieraksties visos sociālajos tīklos un seko ar mums vienmēr termo pasauli ir interesantāk. Ja tev ir kādi jautājumi, zvani, raksti, un tad jau tiekamies nākamajā video. Atā!